Ka es esmu Krievijas armijā dienējis, bet šitie te jebanie politiķi, kam vispār jēgas nekāds nav ko dirši. Kas notiks, ja Krievija uztaisīs sankcijas? Latvija dirsā, jo tā ir tauta aizmukus jaunatne. Kas tad būs, ja Krievija nogriezīs tranzitu no šejienes? Merkel pareizi pateica, ejiet jūs dirsta visiem saviem NATO. Es ar Krieviju nekasīšos. Merkel pateica pati, jo, kad es pat Rīgā, jo, kad. Man baigi vajadzīgs tev uz torņa augšā, jo, kad NATO, jo, kad radars, jo, kad. Nojauca, jo, kad to Krievu lokācijas staciju, jo, kad cilvēkiem slikti ar veselību. Te ir tas pats, jo, kad joks, mazākos izmēros. Televizoru pat nerāda, kam viņiem iet pārrunas. NATO vajadzīgs, jo, kad. Ārzemēm pārdodas pa velti, nekādu karu nemaz nevajag. Un kas te ir? NATO uztais te bāzi, te ir buferu zona, jo, kad. Kur tu šaus šita tāpat kā Ukrainā, jobanie Benerovci? Viņam Eiropu vajag, jo, kad. Krievu ģenerālis, jo, kad. Pa priekšu karo Krievu pusē, pēc tam pāriet Vācu pusē, jo, kad. Dzīvot vajag. Kas te būs bez Krievijas tirgus? Tagad Krievija nogriez, jo, kad ieviešanu visa Eiropa triec uz šejieni. A ko vietējie, bļaļ, cukuru, ko paņem tehniku, mājas, visu ieķīlāja. Un tas viss tagad dirsā. No Eiropas triec visu klonētu iekšā. Un ko te vietējie? Man aizrauta sētu priekšā, bļaļ, kā īsauc es pateicu, jo, kaidī. Vai tāds viņu uztaisīja, jo, kad aizvakarī uztaisīja. Bļaļ, kas pa krūmiem staigāt? Kam tad, bļaļ? Miljonus atpirkt. Kā pa tā iebāst? Latviju, jo, kad kas tā kuj pa Latviju? Pie šitādas valdības. Te Žirinovski vajadzēja. Puš šitos pipels apšaut. Tautai dzīvot neļauj. Miljonāri vairāk nekā Saudarābijā. Vot, ko ir taisnība. Nevis to, ko dirž pa radio. Nu, bļaļ, tā ir valdība. Mazāk pa iztiks minimumu strādniekam. Ko darīt pensionāram? Vot, ko ir pareiz politika. Un tad mums nav ko runāt pa Krieviju. Es neesmu ne politiķis, nekas jau, un ne slikts cilvēks, un ne slikts meistars. Bet pie šitās valdības nēģeriem pārdot visu zemi. Te pusi piedara Dāņiem, Vāciešiem, Zviedriem. Zemi jau ir pārdota jau. Pa kādu Latviju te ir runa. Un to tu uzraksti filmā. Grūti pateikt, pret Eiropas Savienības nobalsoju, pret naudas maiņas nobalsoju, pret visus. Katrā ziņā. Repša apdirsa Latviju, šķēla apdirsa Latviju, jo gaidīt. Pa vienot ir drošāk. Tu zini, ka kas tad būs tas pats, kas Ukrainā, jo, ka brālis pret brāli iet šauj acīs. Tas pats pilsoņu karš, jo, kaidī. Kas bija Pirmajā pasaules karā un kas bija Otrajā. Ka latvieši šāva. Paši savējos, viens otru. Viens brālis vienā pusē, viens otrā. Kas tad Latvijā ir? 4 valstis valstī. Daugavpils, Rīga, Liepāja, Ventspils. Un pārējie pīzdēts, tie vairs nav cilvēki. Nu, kas tu no laukiem var aizbraukt uz Rīgu, uz pilsētu, jo, kad strādāt? Pirmām kārtām tu jau pa šito gabalu izbiznoties un jau tev jābūt Rīgas tramvaju. Turp un atpakaļ rēķini tev pār pa 10 eiro. Načur, upuci. Šur! Un ja tev pa dienu samaksā, jo, kaidī. 15, 16 eiro, jo, kaidī. Nu, nav jau ārzemes, jo, kaidī, kur mazāk vispār pa 5,3 eiro stundā nedrīkst maksāt. Nedrīkst maksāt. Te saka, iztiks minimums zemāks par algu. Izdiet to, kur tad transporta izdevumi? Nu, un tev kaut kas tad pilsētā arī ir jāpēc, ka mums strādā. Jā. Nu, kas ir, bļaļ, tu brauc un strādā, zakšu. 21. Es pelnīju 370 rubļu mēnesī. Krievu naudā. 370 mēnesī. Nu, 350, 300, nu, kad bija tur savādāk, kad strādāju skolā mēbeļu kombinātā Rīgās parģi dievu, tas bija ziedokdāri. Jā. Mēs bija jālāc, man 21 tikko no armijas atnāk. 20 atnāk no armijas. Aprecēju dzimtas sievu, meitu, eriju. 360. Ka es ar 10 uz restorānu varēju iet divatā. Divatā varēja sieviet uz restorānu.
Nu, viss bija. Tagad pie šitām cenām, nu, pagad, sievi var strādāja, tad tu pareiķini, nu, ladni, viņa bija 180. Būs mazāk, nu, kāds starpīgi. Viņa strādāja Valmieras ielā, tur tādas lakatiņas taisīja, viņa pautē, kā strādāja tur. Nu, vēl 180 klāt, pasies kopā 540 rubļi, Krievu naudā. Ap 5 rubļi tu nevarēji atnest mājās paiku. Tagad 5 tu var dirsā iebāzt, jo pat normāls polšs neiznāk, krutkas visādas. Un pēc tam strādāja Romā, viesnīcā Rīgā, jau pa galvnieku. 7 gadus nopašīja. No Savienības republikām atbraucis 8, bija 15, vairāk kā pusi. Visu varēja atļauties. Rīgā neviena tāda restorāna, tur jau pusi visi, kuros nav būts, jau kādi. Visu varēja atļauties. Bērni izauzināt 3, meita 2 dēli. 5 mazbērni, jau kādi. Kādu vajag. Vienīgais nepatīk šitā te attieksme pret cilvēku.